saprastu, lai uguns dievi auglību nes. Laidi brālīti uguni upē, lai ūdens dievi svētību nes. Mums abiem ļoti svarīgi ir latviskuma saglabāšana, latvietības apziņas ielikšana bērnos. Abi vecākie bērni ir pabeiguši Stokholmas latviešu skolu, jaunākajiem visu vēl priekšā. Mājās sarunājamies tikai un vienīgi latviešu valodā, lasām daudz grāmatu, dziedam dziesmas. Uģa prasme spēlēt ģitāru ir viens no iemesliem tam, ka ieskatījos viņā. Tā kā praktiski neviens, ne otrs neesam sēdētāji pie televizora, esam mūžīgā kustībā, darbojoties gan paši savas ģimenes ietvaros, gan visādi atbalstot latviskumu Zviedrijā. Es esmu izmācījusies arī par dūlu un ar lielu prieku palīdzu piedzimt jaunām ģimenēm. Mūsu ģimenē ļoti svarīgi ir savstarpējā labsajūta. Ļoti daudz viens otrā ieklausāmies un runājam, lai viens otru saprastu un varētu atbalstīt. Abi esam pozitīvi, kurš vairāk, kurš mazāk. Viens otru brīnišķīgi papildinām dažādās jomās. Mums patīk galda spēles draugu kompānijās. Abiem negaršo kafija, bet ļoti garšo saldumi. Esam sabiedriski, bet labprāt pavadām laiku arī tikai viens ar otru. Šogad esam uzsākuši izaicinošu projektu – ģimenes mājas. Ļoti mīlam savu ģimeni, kas sastāv no mums 2 un 4 bērniem. Un mīlam arī savu paplašināto ģimeni Zibenīti, kurā satikāmies un izauklējām savus jaunākos bērnus un turpināt baudīt šo vislabākajā nozīmē īpašo cilvēku kopumu. Protams, arī visus savus mīļos Latvijā un citur pasaulē. Un tā mēs turpinām dejot pa dzīvi.